Sveiki, veseli! Ar jums pasta, un šajā video es jums pastāstīšu par sevi un kā vispār izdomāju pamēģināt padriftot virtuālajā pasaulē. Dzīvoju Latvijā Preiļos, ir 13 gadi, man ir 13 gadi. Pirmo reizi pamēģināju driftot 2022. gadā ar kvadriciklu. Ļoti iepatikās, un tad es izdomāju, ka varētu nopirkt stūri un trenēties virtuālajā spēlē kā Assetto Corsa. Dzimšanas dienā vecmamma uzdāvināja stūri Logitech G29, šiftu arī pats nopirku. Tad es iepazinu bikinieku trasi ar 400 zirgu Lexusu, un tad es apgūvu pašu vienkāršāko un pārsēdos uz 700 zirgu misijas Silviju 15. Tagad mans izmantojamais auto ir Nissan Z 2024. gada, uzlabots praktiski visur, visu korpusu, visu motors, 1200 zirga spēkiem. Centīšos jums taisīt foršus video jums. Tad es vairāk pastāstīšu par sevi. Mani sauc Pasta, mans sinonīms no vārda pastars. Tātad, Emīls, man draugs ir tāds Emīls, ja? Viņš man piedāvāja, jau vecīt, nopērt Assetto Corsu, vecmammai paprasu, lai uzdāvina stūri un pamēģinām uzmakt divatā driftā. Es padomāju, reāli laba ideja, ka man viss sākās no bērnības ar sportu, ar motoru sportu, ļoti daudz biju braukājis visādām sacensībām, skatījies rallijas, tur viss kas. Un tātad pienāca mana dzimšanas diena. Vecmamma uzdāvināja stūri. Es domāju, cik krūti, bet shiftera nav. Cerēju, ka RD elektronikā būs tieši tajā dienā, kad atnāks stūrē, būs arī shifteris. Skatos, ir sāku skriet pēc shiftera. Nopērku. Tieku mājās. Mēģinu palaist spēli. Neiet. Domāju, kas ir atkal noticis? Kā parasti man nekas neiet. Prasu Emīlam, kas notika? Viņš saka, loģiski, ka tev nekā nav. Tur viss ir jāuzlādē, jāizmēģina un tā tālāk. Un es tad sapratu, ka nebūs tik viegli. Izdarījām mēs kopā ar viņu visu, ko varējām. Pirmā trase - bikinieki. Mēģināju iemest slīpi. Pirmais pavarots sienā. Otrā reize. Jau pirmais pavarots iziets. Apguva drusku. Otrais pavarots arī sienā. Un tā es apguvu visu trasi. Sapratu, kaut ko jaudīgāku. Emīls atsūta failu. Es uzlādēju mašīnu. Un sapratu, ka ar šito mašīnu man ir jābūst visa trase. Un tad es varēšu pārkāpt uz VDC. Es mēneša laikā lēmu, ka 2 nedēļās apguvu to visu. Un tad es pārkāpu uz 1000 zirgiem. Un tur es biju šokā. Tādi ātrumi. Vienkārši tādas trases. Un pēc laika es apguvu to visu un saprotu, ka es varētu vasarā piedalīties sacensībās, kurā rīkoja Lamka RTR. Bet Emīlam Discord uzlauž, atsūta ziņu. Jau par brīvu 20 eiro Steamā, vai vecīt. Es domāju, moš Emīls reāli iedos 20 eiro, un es kā, var teikt, glups puika, piespiedu. Un man kontu nozagā apjomā 200 eiro. Es biju ļoti bēdīgs. Bet nesen nopirku atkal Assetto Corsa. Un atcerējos, kā tas ir, visu atcerējos. Un pašlaik normāli tā driftoju tandēmā. Un ja kādam gribās mani izaicināt, vai gribās ar mani uzmaukt, rakstat vienkārši komentārijos un viss. Paldies par uzmanību, ar jums bija Pasta, čau, au!